Rīts bija par pāris grādiem siltāks kā vakar, tāpēc ceļmalas dirnēšana bija paciešama. Jaunais nevarēja saprast, ko abi te gaida. Siltāku laiku, kādu izsviestu gardumu no braucošām mašīnām, vai varbūt nīksta tāpat aiz gara laika. Vērojot Edgaru, laikam tā vis nebūs, jo viņš ik pa brīdim, ieraugot kārtējo transportu, gaisā pacēla roku. Uz šo kustību neviens nenoreaģēja. To varēja skaidri un gaiši saprast, jo saimnieks norūca, vai tad tiešām neviens nevar apstāties. Jaunais mēģināja paieties kādu gabaliņu uz priekšu, bet Edgara vārdi viņu kā magnētu atsauca atpakaļ. Stāvi, jaunais, nekur neej, moš kāds par mums apžēlosies. Un tiešām pēc brīža piestāja necela mašīna. Edgars piesteidzās klāt, nosauca savu galamērķi. Šoferis patvērto logu nopētīja gan jautātāju, gan mazāko braukt augstošo. Tas suns nepieķēzīs man salānu, nav tāds, ka piekvankšķēs kausis krīt ciet. Nē, šitas nekaitīgs, miermīlīgs, atbildēja Edgars. Atvērās durvis, abi iekāpa, bet jaunajam bija jāiekārtojas saimnieka klēpī. Es tik varēšu paraut līdz pakalnu līkumam. Arī tās labi, gan jau tālāk kāds apžēlosies par mums. Norunāja jaunā saimnieks un auto sāka ripot. Klēpī sēdošais varēja visu vērot pa logu. Viss atkal jauns un svešs. Baltais tonis, kuram pa virsu kā sviesta pikucītis spožā saules gaisma, apgrūtināja skatīšanos pa logu. Šoferis arī izskatījās tāds no vienkāršo ļaužu, gan apģērbā un izskatā, gan runas veidā. Aprasījās, kur tad abi braukdami. Edgars bez liekiem ievadiem un attiecību līkloču sarežģītajiem labirintiem tik atbildēja: jāapciemo māte. Es jau ar savu neesmu redzējis vai gadu. Tad laika nav. Tad, ja arī ir tās pāris brīvās dienas, tad gribas atvilkt elpu, nevis kratīties tos 100 kilometrus. Man jau vēl ar kas sirdī kremp. Tak māte, kā apprecējos, mīl bāzt savu degunu manā ģimenē. Zin, no sākuma dzīvojām visi zem viena jumta. Nu es, sieva un mana māte ar. Tad jau sīkais piedzima. Līdz tam vēl ciešuma bija, bet tad sākās. Tad bērnam putru ne tā manējā izvārījusi. Tad par biežu vai retu iet ārā ar bērnu. Tad vakariņās ne to sataisījusi, mātei nepaprātam. Kad sīkais paaugās, tad bija tā. Ja mēs kaut ko neļaujam, tad māte par spīti atļauj un otrādāk. Kad piedzima otrais, tad dabujām dzirdēt, ka šo nebijām saskaņojuši ar viņu. Vēl jau nav bijis īstais laiks otram bērnam. Dažreiz domāju, labi, ka mūsu istabā bija krampītis, a ja ne, tad sēdētu ar sveci pie manas un sievas gultas. Tu pīpē? Piedāvāja kādu smēķi savam klausītājam. Edgara pastieptā roka pret pavērsto cigarešu paciņu lika saprast, ka, protams, pīpēju. Abi aizkūpināja, un šoferis ķēra mirkli, ka ir kāds, kas klausās visu sakrājušos. Tad arī pieņēmu lēmumu, ka šādi tālāk ne es, ne sieva neizturēsim. Kad paziņoja, ka pārceļamies, tad tev tik vajadzēja redzēt, kas notika. Nepateicīgi mēs esam, visu, ko palīdzējusi, nekas nav novērtēts. Gan jau Gunta, manējā, šo jurdžu pasākumu izdomājusi. Kas tad tik pēkšņi notika, ka jāskrien prom? Tās pāris reizes, ka pamācījusi vai ieteikusi, ko un kā labāk vakariņās un bērnu audzināšanā, tas jau no tīras sirds, neko ļaunu nav gribējusi, un tā tālāk. Man jau viss līdz kaklam, es vairs tā nevarēju, tāpēc atkūlāmies uz šo pusi. Ot tagad maucu 2 darbos, lai varu galus savilkt. Ko tu? Strādā kaut kur?
Edgars ievilka vēl palikušo pēdējo cigaretes dūmu, lēni pūšot apdomāja, ko labāk teikt vai noklusēt. Ir darbs pagaidām. Nu tas labi, savādāk bez darba kaut upēji lec. Ģimene ir? Nē, lien kā uts pa kažoku, viss viņam jāzina. Strupi atcirst nevaru. Kā nekā paņēma kaut pusceļu pavest. Pirms atbildes prātoja Edgars. Ir tāpat kā tev 2 bērni. Nu tas labi, tiešām tas suns tāds mierīgs tev. Tā, cerams tā tirpināšana beigusies, jo pārmetās pie suņa, tāpēc jāķer brīdis. Mierīgs gan, atradu nobijušos un nosalušu vārtrūmē. Un sāka izklāstīt, kā un kad atradis savu draugu. Protams, izlaižot to svarīgo faktu, no kurienes pats gāja, kādā stadijā, kur iegriezēs pēc tam, lai šo stadiju uzturētu līmenī un kur atgriezās ne jau omulīgā mājā. Jaunais siltajā mašīnā un patīkamajā guļvietā bija jauki iesnaudies. Auto apstājās, atvērās durvis. Augstums apskāva iesilušo jaunu augumiņu. Edgars sarokojās, pateicās par atvešanu un auto aizbrauca. Ko, mēģināsim tālāk kulties. Un atkal kā putnu biedēklis sāka cilāt rokas. Šoreiz šī it kā vingrošana nebija jādara ilgi, jo piestāja traktors. Pavērās durvis un diezgan skaļā balsī viens jautāja uz kurieni, otrs tikpat skaļi nosauca savu vēlamo gala punktu. Jaunais tika pacelts un skaidrs, brauks tātad ar šo brīnumu. Kabīnē nebija tik patīkami, jo kratīja daudz vairāk. Sēdēšana ar nav tik ērta un troksnis, kurš tiešām nerosina uz gulēšanu. Abi vīrieši neko nerunāja. Pēc krietna laika paskaļais transports piestāja, izkāpa Edgars un jaunais. Saimnieks nogriezās tālāk pa ceļa malu, jaunais cītīgi tipināja līdzi. Visur sniegs, kupenas, pār kurām neko pāri nevar saskatīt. Tad sekoja tāds ceļa gabals, kurš laikam tad šodien būs visgrūtākais, jo bija jābrien pa Edgara pēdām. Sajūta, ka viņš ir izdomājis brist pa aizsnigušu pļavu. Sāka jau gribēties dzert. Ar sakaršušo mēlīti palaizīja zaigojošo baltumu. Vēl kādu brīdi bija šāda kā sporta svētku kādā aktivitātē jāpārvietojas. Jau pavīdēja māju jumti. Edgars iebrida pagalmā. Jaunais droši sekoja, jo ja jau saimnieks tik droši un pārliecinoši tur iet, tad gan jau briesmu tur nebūs. Pieklauvēja pie nedaudz uz vienu pusi sašķieptām durvīm. Nesagaidījis uzaicinājumu ienākt, vēra tās vaļā. Ienākot jau priekšnamā, abus apņēma skābu kāpostu aromāts. Šļūcosi soļi devās pretī telpā ienākušajiem. Tur stāvēja padzīvojusi sieviete. Jaunais to aplūkoja sākot ar to daļu, kura viņa acu augstumā. Kājās raibas vilnas zeķes, kuras ievilktas vismaz par 2 izmēriem lielākās šķībās. Tad neizteiksmīgas krāsas sarafāns, zem kura kautri slēpās aveņu krāsas svīteris. Ap pleciem kā vistu mātei bārksteins gaišs lakats. Iesirmi mati, lai nebēdnīgās matu šķipsnas nelīstu acīs, tad tās tika savaldītas ar matu ielociņu. Acis, kuras bija tādā zilā krāsā, kura būtu pabelējusi it kā no daudzo gadu piedzīvotā. Ap acīm kā neskaitāmi sargi, grumbas. Ko tad tu te? Viņa pārsteigti jautāja. Vai tad, lai atbrauktu, vajag iemeslu? Neko neatbildējis, aicināja iekšā. Atģērbies, tikko izvārīju skābu kāpostu zupu. Ēdīsi? Jā, iestrapšu gan ko siltu. Ko tavs suns ēd? Man nekā tāda nav.
Nu, kāpostus laikam gan nē, bet var arī maizi ar sviestu. Viņš nav izvēlīgs. Jaunais varēja uzēst maizi ar krietnu sviesta kārtu, nolikt uz avīzes. Pie galda paskaļi Edgars strēba silto zupu. Sīviete piesēda turpat pie plīts priekšas, piemeta vēl malku. Uz ilgu laiku te, darbā skatos, ka nē, viņa iesāka. Ai, nu atļauj paēst, tikko tak atbraucu jau prom dzen. Labi, sapratu. Pirms nedēļas man apciemoja mazbērni. Lieli jau. Tu par viņiem izrādi kādu interesi. Edgars neko neatbildēja, tikai nopūtās. Jaunais savu porciju jau bija pievarējis. Aplaizījās un pārlaida skatu. Nebūtu par ļaunu, ja varētu kaut kur atgulties. Bet tā kā vieta jauna un sveša, tad bez uzaicinājuma un atļaujas viens pats nekur neies. Labi, es iekurināšu tad mazo istabu. Tad varēsi tur, jo es jau agri ceļos, lai tevi netraucēju, tad tev tur būs vislabāk. Sīviete piecēlās un vilka savu darbu virsjaku. Nu pāgai smalku ienesīšu, pieteicās palīgos dēls. Jaunais nezināja, ko darīt, doties viņam līdzi vai palikt te. Izskatās, ka šī sīviete ir nekaitīga, nav draudoša. Kamēr viņš prātoja, tikmēr jau Edgars nāca atpakaļ, nesot paprāvu malkas klēpi. Sekoja viņam. Istaba tiešām maza, bet abiem pietiks. Kamēr krāsns pieņem atnestās pagales, tikmēr saimnieks nolicis istabas stūrī kaut kādu drēbes gabalu, norādīja, ka tur tad varēs atgulties uzticamais draugs. Sīviete kaut ko darīja savā istabā, vairāk ar viņu šajā vakarā nesatikās. Sēžot pie brokastu galda, bet pirms tam jaunais jau bija palaists pagalmā pēc garās nakts, Edgara mamma ieminējās. Vai dēls ir atmetis pīpēt, ka nemana, ka vilktu kādu dūmu? Atbilde nē, velk tāpat kā fabrikas skurstenis. Tad redz, kur kāda kapeika, lai aizejot uz veikalu, sunim ar laik paņem ko. Edgars jau sapnī redzēja, kā zobos guļ tik kārdinošais smēķis, tāpēc paņēmis naudu devās savu atkarību apmierināt. Jaunais sekoja. Veikals par laimi nebija tālu. Brišana ar šodien nav tik grūta. No vakardienas sniega sega nebija papildinājusies, un pa veco pēdu brišana nav tik apgrūtinoša. Pie veikala Edgars sastapa sen neredzētas paziņas. Pat jaunais saprata, ka tie nāk no tādas pašas sabiedrības slāņa kā saimnieks. Sarokošanās, skaļa sasveicināšanās. Labu brīdi visi trīs aprunājās. Edgara līdzgājējam šī saruna nebija saprotama, jo dažu brīdi šķita, ka tur izklausās vairāk pēc ņurdēšanas, nevis sakarīgas runas. Pats interesantākais, ka Edgars šo skaņu virknējumu saprata, jo zināja, ko atbildēt vai pajautāt sarunā iesaistītajam. Jaunajam jau likās aizdomīgi, ka pirms brīža saimnieks vai skriešus skrēja, lai ātrāk tiktu pie smēķa, bet tagad stāv, nesteidzīgi runā, liekas, ka par savu veikala apmeklējumu ir piemirsis. Kaut ko visi trīs galvas sabāzuši pētīja. Kā dārgakmeņu meklētāji, viens otram rādīja, cik tad saujā ir to necilo naudas ripu. Pēc mirkļa viens lepni iesoļoja veikalā. Iznāca. Jaunais neko nesaprata, jo kā dziesmu svētku parādē, viens aiz otra pazuda aiz veikala. Sunītim, gribot negribot, nācās visiem kā diriģentiem sekot līdzi. No veikala iznākušais pavēra azoti, no tās izņēma stikla pudeli. Jaunajam viss tapa skaidrs. Cigaretes
un kāds viņam domātais kumās, tas viss var pagaidīt. Viss tika ziedots kā upura jērs kādām dievībām. Viens izslāpušais, otrs, kārta Edgaram. Tāpat kā tai jaungada rītā, kad šķobījās dzerot no tās pudeles. Kā burju māksliniekam vienam uzradās palīka cigarete. Tad, kā sporta stundās stafetes kociņš, tika padota no viena otram. Jaunajam jau kļuva garlaicīgi, bet svešā vieta un bailes nomaldīties lika tad dirnēt pie šīs trijotnes. Visi kaut ko gurgulēja. Savu gatves deju atsāka stikla trauks. Tad beidzot tas bija tukšs, jo tika nosviests turpat sniegā aiz veikala pagalmā. Atvadījās, jau sirsnīgāk kā pirms satikšanās, jo neaprobežojās tikai ar rokas spiedienu, bet gan sparīgu padauzīšanu pa muguru un sirsnīgu apskāvienu. Edgars, jau kā moderno deju dejotājs 2 soļus priekšu, 3 atpakaļ, centās tikt uz māju pusi. Atvēra durvis. Mēģināja novilkt savus nošķieptos zābukus. Šo visu kustību kopumu neapmierināti komentēja, pa vidam iespraužot kādu sulīgāku vārdu. No istabas iznāca šīs mājas saimniece. Edgar! Viņa tā iesaucās, it kā būtu notikusi kāda nelaime. Viņā raudzījās stulba skatiena apņemt acis. Kas ir? Murmulēja dēls. Tu taču neesi mainījies. Es tev iedevu naudu, ne jau lai tu piedzertos. Viss man pietiek, ej prom. Viņa atvēra durvis un izdzina apreibušu ārā. Jaunais no visa redzētā un dzirdētā bija iespiedies priekšnama stūrī. Vēl nopakaļ tika izmests tas viens jau novilktais, nošķieptais zābaks. Viss, Edgara, man pietiek, ej lūdzu, no kurienes nācis. Jau šitā visa dēļ tu pazaudēji ģimeni, viņš tāpat turpina. Un aizcirta durvis. Edgars vēl mēģināja klauvēties, kaut ko attaisnoties, bet mamma iegāja savā istabā un centās šo trokšņu kombināciju nedzirdēt. Jaunais bija apjucis. Viņš nesaprata, kas te tagad notiek. Varbūt malku aizmirsis ienest, tāpēc viss te tagad tā. Tūlīt atnesīs un viss norims. Pagaidīšu te. Pagāja krietnes laiks. Jaunais vēl joprojām sēdēja priekšnamā, cerībā, ka Edgars tūlīt būs. Jau telpu piepildīja krēsla. Kur viņš tik ilgi? Tiešām. Piegāja pie ārdurvīm. Nekādu skaņu vai trokšņu. Dīvaini. Piecēlās pakaļkājās. Nedaudz pasmilkstēja, varbūt sadzirdēs. Atvērās durvis, bet ne ārdurvis, bet gan istabas. Edgara mamma raudzījās patumšajā priekšnamā. Jēziņ, tu te palicis! Ko tu neatgādināji ātrāk par sevi? Ko tagad darīsim? Jaunais paluncināja astīti, it kā liekot saprast, nezinu, ko darīsim. Varbūt atvilksies tev pakaļ, bet šaubos. Viņam, diemžēl, ir svarīgākas lietas dzīvē. Veroties pa virtuves logu, prātoja sieviete. Jau bija sameklēta tasīta ar nelielu robu, tā tad būs jaunajam tās avīzes vietā. Sieviete sagrieza maizi ar sviestu, blakus pāris žāvētas desas krikšķīšu, otrā tasītē ūdens. Es pat nepajautāju, kā tevi sauc. Ja līdz rītam tev neatnāks pakaļ, tad prātosim tev vārdu, un būs tev pie manis jāpaliek. Veroties, kā suns ieturas, prātoja mājas saimniece. Nakti jaunais pavadīja turpat, virtuvē. Otrā diena jau sliecās tāpat kā iepriekšējā, uz krietnu pēcpusdienu. Pēc jaunā neviens nebija nācis. Sēžot abi virtuvē, to arī secināja, ka suns tad paliek šeit.
Nu, ko, sunīt? Jādomā vārds tev, ja jau esi nolēmis, ka paliksi šeit. Pa šo laiku taču tevi izlaidu ārā, lai vari sadarīt savas lietas. Ja būtu gribējis, būtu pa pēdām gājis Edgaru meklēt, bet ja jau esi te, es tikai nezinu, kā tevi saukt. Man suņu nav bijis. Jaunais runātājā raudzījās un bija gatavs uzklausīt kādu stāstu, jo to viņam kā uzticamības personai ir bijuši daudz. Labi, ko mēs tad tupēsim virtuvē, iesim uz manu istabu? Pagaidām vēl vārdā jaunais iegāja silti sakurinātajā telpā. Tur bija koka grīda, pār kuru kā krāsains nogrieznis no vienas istabas gala līdz otram grīdsega. Dīvāns, pārsegts ar zaļu pārklāju. Pie otras sienas pretī šim mazāks, kuram garo laiku īsināja daudzie kā laukakmeņi, dažāda lieluma un krāsas spilveni. Neliels skapis. Uz palodzēm snauda un pavasari gaidīja istabas puķes. Pie lielākā dīvāna gross, kurš kādatains ezis rudenī ar krāsainiem dzijas kamoliem, kuros sadurtas adām adatas. Pie loga galds ar puķainu galdautu, kas uz galda to suns no šī brīža skatu punkta nevarēja saskatīt. Pie vienas sienas, kā neliels ribu fragments, mazs plauktiņš, kurā kautri tupēja pāris grāmatas un maza naktslampiņa. Sīviete piegāja pie skapja, atvēra to, bet tas kā kāzu muzikants vilka žēlīgu čīkstošu durvju meldiņu. Viņa izņēma no tā kaut ko segu ne segu, audumu ne audumu, nolika to uz mazā dīvāniņa, pabīdot pāris spilvenus malā. Te būs tava vieta. Nāc nu, tu tāds bēdīgs izskaties. Būs tev labi te. Kur tu tagad klīstu? Tak viņš pats jau nevar par savu vietu atrast. Kur vēl tevi valkātu līdz? Suns ieleca dīvānā. Cik ērti, silti. Tas pēc kā tik ilgi sapņoja. Saimniece apsēdās savā lielajā dīvānā. Paņēma no groza tos divus asos priekšmetus, kur karājās krāsainā dzija un sāka tos kustināt. Krāsainās dzijas pavadiens kustējās līdzi un radās kaut kas, ko mazā dīvāna gulētājs nevarēja atpazīt. Jaunais jau sāka snauduļot, kad viņa iebrišanu sapņu pasaulē iztraucēja sievietes teiktais. Es tevi saukšu par Zefīru, jo man tie ļoti garšo. Vienmēr, kad saņemu pensiju, tos nopērk kādu kilogramu. Un tad uz aci sadalu to maisiņu saturu tā, lai ir visam mēnesim. Reizēm jau ir, ka nenoturos un apēdu vienā dienā vai 2 dienu normu. To ar tāds neliels, mierīgs un kluss kā zefīriņš, tāds patīkams. Tagad pie rekša, kauliņa, jaunā, jāpievieno nākamais, Zefīrs. Centās iegūmēt savu jauno vārdu. Nezinu, kā tu nokļuvi pie mana Edgara. Mācētu tu runāt, varētu izstāstīt, jo es jau nezinu neko, kur viņš ir un ko dara. Nē, nu ka neko, to jau var saprast pēc noplukušā izskata. Sirds plīst pušu, dēls taču. Atdot skaļi prātoja rokdarbniece. Zefīrs juta, ka laikam būs jāuzklausa nākamais dzīves stāsts, jo viņš jau arī bija kā sava veida folklorists, krāja tik daudzos un dažādos notikumus un stāstus. Kad aizgāju pelnīt atpūtā, domāju, kā es varēšu bez darba, ko sadarīšu viena, bet kaut kā tās dienas paskrien. Ziemā, jā, tad gan vairāk pa istabu, bet nu jau drīz sāksies dārza sezona, tad abi varēsim pa lauku dzīvoties, cerams, ka neizbēgsi no manis. Bet ja jau te vēl esi,
tad varbūt, ka tas liecina ko uz palikšanu. Vēl nepilns mēnesis, un tad jau varēsim sēt tomātus, papriku. To gan vairs nesēju. Agrāk, kad bija vairāk ēdāju, tad jā, bet tagad rīt būs jāiziet līdz veikalam. Tev kāds kauls vai sausā barība jāpaņem. Maize arī iet uz beigām. Zefīr, tu ēd visu, ko? Caur brillēm paskatījās pretī sēdošā. Viņš, kā pieredzējis psihoterapeits, cītīgi klausījās savā kārtējā, it kā pacientā. Es, kad biju maza, tad ļoti gribēju suni, ļoti, bet tēvs neļāva. Nezinu kāpēc, bet neļāva. Domāju, izaugšu liela, tad man būs ne tikai viens, bet pat 2 suņi. Kaut kā tai dzīvē viss iegrozījās, ka suņa man nebija. Bet redz kā, kamēr neuzradies tu. Ļoti pārdzīvoju par Edgaru. Ļoti. Mēģināju saprast, izprast, kas ar viņu notiek, kāpēc tā. Kad bija mazs, tad tiešām labi sapratāmies. Bija pa kādam niķim, bet kurš bērns izaug bez tā? Gāja tepat skolā, viegla galva viņam, bet paslings uz mācībām. Man jau var nebija laika, kad piesēdēt klāt un vaktēt, vai visu izpildījis, kādi pārbaudes darbi skolā. Darbs. Reizēm tāds piekusums, ka runāt neko negribējās. Edgars līdz pēdējam nezināja, ko pēc skolas tālāk darīt. Neko neuzspiedu, domāju, izlemšu viņu vietā, pēc tam pārmetīs, ka liku mācīties, ko pats negribēja. Aizgāja par to atslēdznieku. Tepat sāka strādāt. Tad arī pamazām sāka parādīties tā dzeršana. Šitā atdot prātoju, laikam viņam tas no tēva. Viņš jau arī bija glāzītes cilātājs. Kad sapazināmies, tad gan nekas tāds nebija, bet ar laiku tas parādījās. Zefīrs saprata, ka viņa suņa mūžs ir domāts ne tikai sargāt māju, bet pats svarīgākais – ļauties liktenim, lai iesūta viņu vajadzīgajā brīdī pie vajadzīgajiem cilvēkiem. Tagad bija pienākusi kārta šai sievietei, jo arī viņai bija sakrājies visa tik daudz, ka to vajadzēja kādam izstāstīt. Šāds nākamais uzdevums tad ir Zefīram. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.